Yeah, yeah, huncho, yeah. My chain, my watch, my wrist, my motherfucking house, my rise and grind. I give away all this shit just to see my dog just one more time. Look up at the lights one time. Hit the stage, rock the mic one time. Roll one, get right one time. 2 cups, 2 cups, 2 cups. You remember them MCM backpack? We were running them, ramming them racks. No walk, ain't never took walk the polo, never drinking that act. Came in, sweat the game like a storm with the motherfucking flow, nigga, take that. So don't ask about the group, he gone, we gone, young nigga, it can't come back. Damn, I'ma make sure mama straight, mama, especially mama take. I can't kick it with a fake, and I won't sleep with the snakes. I'd rather eat with the grapes. I wanted peace, but I can't. I gotta get some straight. Hold on, wait, Tryna move forward, but I don't got all the answers. But I know. Runājot par lielajiem motoriem, reku viņš ceļot, viņus var smuki pacelt. Viņus var smuki pacelt, reku viņiem ir speciāls cilps, metāli. Ka noņem vāku, te ir speciāls metāla cilps, kurās ir domāts, aiz kurām viņu var celt augšā. Mēs šitajām cilpiņām mēs arī pacelsim, un tā viņš te tulīt karāsies. Smuks, ne? Tas tā kā jaunam motorītim. Pilnīgi neviena detaļa, nekas te nav. Pilnīgi jauns motorīts. Kaut nu viņš arī tikpat jauns ietu. We face, come on. Whatever type we face. The time it takes to get it, the time it takes to make it, the time it takes to lose it, the time it takes to take it, the time it takes to win, the time you made the greatest. Viņa gaisā ir, ne? 4 cilindri, vai ne? Jāmīts. Jāmīt, pamīt. Ko baigi nenoskrāpē? Noskrāpē kaut ko? Nē. Neko nenoskrāpē. Tīrākie. Tīrākie esam, jā? Pagriezīsim labi un stumsim klāt, ne? Tomiņ, un tu neticēsi, šis padons jums dāvanā no Ulmas Mairas. Greatness. I couldn't do it without the greatest group in the world. Greatness. I couldn't do it without the greatest nephew in the world. Greatness. I love my mama. Te saucamā materiāla plasmas pāks un pieliksim biezumam trancim tur klāt, lai lielāks atbalsts ir tai ķepai, tur, kur mēs viņu skrūvēsim klāt šeit. Šādi te pieliksim klāt. Smuki pielīmēsim un tad ar lielajām skrūvēm cauri un klāt. No sākuma, ka pielīmēsim ar šitādu te kaut kādu vurts kaut kāda dubultā. Ko tad? To zaļo lupatu? Šita niekšā. Ar tādu speciālu pistolu un vurcam ir ar divu komponentu viņi ir, ja? Jā. Kaut kāda tā kā momentu līme baigi spēcīgāk. Viņi jau ka būs labi. Paņemsim, tagad samērīsim, kur mums te jāizfleksē ārā būs. Mums nav tik biezs tas transīts, bet nu šādi te izskatās. Ko saka Tom? Izskatās pēc uzvaras kārtējās, ne? Jā. Un beigās 70 zirgu motorī uzkrāmē virsū un neizskatās nemaz tik liels. Man likās baigais monstrs būs, bet uz 5-metrīgu laiviņu nav tik traki. A ne, Tom? Ko saka Tom?
Maine Parņiks, Linārds ieradies, tikko pārdevis to laivu. Un motorfeja Uldis arī ir klāt. Kā motorfeja ieradīsies uz motoru pielikšanu. Bet rekur, izgriezām, jā, te ir izgriezts, smuki izfleksuvāņī tur ir bijusi. Un to viņš tagad topkal to krāsiņu, lai viss būtu smuki mums nobēdz, jā. Un tad kabinam klāt. Kāds ir līnija pieeja blakus, lai var redzēt, cik liels ir motors? Skaists. Šidā, jā? Skaists motorīgs. Šķiļo nogrātos mēlu, vai ne? Nu, ko motoru esam pielikuši? Domāju, pusstundiņu tas aizņem tas daudz vairāk, jo gribējām baigi smuki tā patiešām, lai ir precīzi. Jā. Uldis atbrauc palīgā, ieraudzīja tur vienu vadiņu, mēs būtu piespieduši tur liekot klāt vai kā. Bet, jā, samērījām. Motors ir klāt. Tagad pielikts uz skrūvītēm. Ņemsim skrūvas ārā pa vienai un smuki uz hermetiskumam, lai ūdens neiet iekšā smuku uz līmīti. Liksim pa skrūvītē katrs šīs te 4 viņas ir. Katrā pusītē 1, 2, katrā pusē 2, jā. 12 mm biezumā spēcīgas skrūvas. Un tagad mēs viņas pa vienai smuki izskrūvējam ārā un uz līmi saliksim visu, jo tur vajag, lai neiet iekšā mums ūdens nekur ne pa tiem caurumiem. Visādi citādi. Vēlāk ieliksim arī krēsls iekšā, laiva izskatīsies tā, nu, principā pa 98% tā, kā viņi būs gatavi. Tā arī izskatīsies. Te būs vēl ekrāns pie borta un tur būs vēl 96%, bet pirms 96% mēs ar Tomiņu ielecam bulkvaģī un aizbraucam uz Statoil pēc kādas bulciņas, jo kā tur bija kuņas sāk ribiņas graust, ja? Jau diezgan traki paliek jau. Aizbrauksim bišķi paēst. 3 pavakarē tomēr ir pulkstenis, jā, pēcpusdienā 3 jau, un mēs jau cikos sākām 9. Vajadzētu paēst, jā, jūs redzat, tā jau noģērbjos nav kam iet, ka noģērbjos nav kam iet gulēt vakarā, un vēl neēd. Bet I couldn't do it without the greatest group in the world. Greatness. I couldn't do it without the greatest nephew in the world. Greatness. I love my mama. I love my sister. Greatness. My niece. Greatness. Lingo. Greatness. To infinity. The strongest link in the world. Greatness.
Piekdienas vakars esam laivā, ir uzlikt fenderi, ir uzlikts jau arī motors. Man ciemos šeit ir Valdis no Rīgas, Valdis Valdovičs, Tomiņš Tomovičs un Kaspars ar savu puiku. Visi ir ieradušies pie manis te apciemot. Rekur un Kaspars arī apciemo. Nē, Kaspars velk stromi, ja? Visi mēs iedodam kapiņu. Rekur, ja? Kaspar, redz, jāpalecās. Reku liela laiva, ka jāpalecās. Mums ir arī DJ X The Bass. Mums tur maģīti iekšā X The Bass DJ. Un tas nozīmē, ka man šitā sērija atkal tiks nobanota. Citās valstīs pat netiks rādīta, jo nesaskaņot mūzika apakšā, ja? Skan, nu tā diemžēl ir. Bet jā, Kaspars Ekurs sakausē vadus. Es tur esmu aizvilcis elektronika, es aizvilku elektrības vadus, nevis elektronika. Es aizvilku, rekur, nu, it kā ir tur smukās gofriņas vai kā, bet beigās tās smadzenes ir jāsaliek kopā Kasparam. Kaspar, tu kā elektroārsts laivai būs dzīvotāji, ja? Alpo vēl? Vēl bišķi alpo. Tur arī šis tas salaists, ne tā, ja? Piemēram, tur kājas asinsvadi savilkt kopā, rokas asinsvadi, ja, tur. Bet tu ar asinīm tik apgādāt, tad jau viss kārtībā. Bet tu jā, mēs te buļķojamies un tā. Rekur ir Gints Zēļi man piespēlēja. Rekur eholotam atbrauc, viņš ciemos Gints Zēļi. Un viņš man, Ginč, paldies tev liels, viņš man uzdāvināja ramu šito te turētāju eholotam. Baigā tēma. Lielais eholots man te pie bortiņš šeit nāks, jā. Un jā, mēs redzam, Kasparam te ir kāds bija sprādziens makaronu fabrikā, šitais saucās. Man liekas, čaļi tā teica, sprādziens makaronu fabrikā, jā. Valdiņam arī patīk šitais, ai kā Valdiņš arī iesmaidījās, bišķiņā kārumnieks. Nu, kaut kā tā vispār, kaut kā tā. Tā kā, rekur, notiek lodēšana. Tu neatbalsti tās trubiņas, jā, Kaspar? Galīgi. Ir šitās te trubiņas, ar kurām var, tā kā viņu sakausē kopā. Un tur alva pa vidu vēl salodē, tā kā to vādu, bet tomēr tu saki, Kaspar, ka tur tas nevajag labāk viņas, ja? Kaspars ņem lodē pa vecai klasiskajai metodei, kausē virsū termogofrs, nu vispār citādi, jā, cīnamies te. Baigā tēma, baigi forši, jā. Jā, tagad piefilmējam ar muziku. Kaspar, ko tu teici? Ko dāvanās parasti dod? Parasti neko labu, jā? Neko labu nedod. Labi, mēs sākam. Uldis Motorfēji ir ieradies šodien. Un Kaspars turpinās vilkt elektrību. Mums te būs kaut kādas lietas, par ko parunāt par elektrību bišķiņu. Vai ne? Mēģinam. O, parastais iPhone tonus ilgi nebija dzirdējis. Nē, mums savādāks ir. Man ir pamainīts bišķiņu. Kaspar, pa tiem vadiem bija tā, ka mēs jau pagājušreiz runājām. Tu teici, ka tavā skatījumā vispār nav nekāda, ja, starpība? Pēc pieredzes baigā jēga nav. Es esmu diezgan daudz laivas, kas ir labotas, kas kaut kas neiet. Parastam vadam uzmetās zaļš, tu redzi, kur salabo, viss kārtībā. Šiem vadam, tu neredzi neko, bet viņš tāpat ir. Tas zaļais ir tikai balts. Jā. Un tu nevari ieraudzīt to lietu, kurā vietā viņš ir. Bet viņš vienkārši sadrūp. Viņš vienkārši tupi sadrūp. Gan tu saki arī tie alvotie vadi arī tāpatās? Jo viņš jau nav tagad to salvo vadu, viņš ir karsta alvots. Vads ir augsta alvots. Nu tad, principā, kā sabirst šitais, tā sabirst arī tas vads, jā? Jā, bagā starpība nav. Nu, bišķi varbūt labāks, bišķi. Bet kur tu teici, tas arī pie savienojumiem, ja viņš ir ūdens izturīgs vads, vai ne? Ja tu viņu neesi apskādējis, viņam vispār nekas nevar notikt. Kasparu, cik gadu pieredze tev ir laivu būvniecības uzņēmumā? Cik jau tu gadus šito te nodarbojies? Tūlīt būs 17 gadi. 17 gadu šitais čalis, un tā tad viņš zina, ko viņš runā, ja?
Un tu esi tā, tu vispār īstenībā, jā, elektronika tajā uzņēmumā, es skatos, ka tu esi jau gadiem, cik es... Tā man viss dēvē, jā. Pie vietējo elektriķi, jā. Kā bija Spidermanā? Tas elektrības cilvēks, kā viņš bija? Elektrods, nē. Paga, kā viņš bija? Spiderman. Komentārā ierakstāt, kā bija Spidermanā tas, kurš iekrit pie tiem zušiem elektriskajiem un palika tas... Kā megafons, nē, kā viņš bija, nu jā, ierakst komentārā, bija tas zilais, tas, jā, nu kaut kā tā, pagājušreiz jau palodējām, te jau viss uz slēdžiem bija salodēts, un ne? Jā, gandrīz, jā. Tā, pie slēdžiem mums nāks, tie ir automātiskie, slēdžiem ir uzreiz drošinātāji iekšā, slēdži, laivas slēdži, nākamie mums ir, pa ko mums ir jāparunā. Nu, pirmkārt, ko es tev gribēju pateikt, tu šeit, šobrīd šeit un šeit redzi lielāko laivu slēdžu paneļu un slēdžu kolekciju visā Baltijā. Šitik Jā, nekur citur. Tagad es tev izstāstīšu, kādēļ šo slēdžu ir tik daudz un kam tas viss ir vajadzīgs. Respektīvi, nedomā, ka tu vari ieiet Rada elektronikas veikalā un nopirkt jebkuru slēdzīti. Šiem slēdžiem ir savi standarti. Pirmais, ja es nesajaukšu numuriņu, tad ISO standarts 8846, kas nosaka slēdžu aizsardzību pret uzliešamojošām gāzēm, teiksim tā. Jā. Otrais, mums ir jāskatās IP klase. IP klase, ja jūs pērkat vispār jebko priekš laivām, elektrisku, mehānisku, tas ir ļoti būtisks jautājums. Piemēram, ļoti daudziem patiek šie slēdži, jo viņi ir ļoti lēti. Ja? Smuka arī, nu nav jau tā, ka nesmuka, ne? Jā, bet, diemžēl, IP klase šiem slēdžiem ir ļoti zema. Ja nemaldos, kaut kāda 56. vai 52. pat kaut kāda ļoti zema. Ideja kāda? Kāpēc tad viņi atrodas šajā veikalā? Ļoti vienkārši. Šie slēdži ir domāti kaitei. Iekšā kaitē, nevis ārā. Ja? Un priekš tādas vajadzības tas standarts ir pilnībā pietiekošs. Bet mums jau lielākā daļa laiva ir tādas kā tā vējā, kur viss vajag ārā. Un tad mums ir vajadzīgi slēdži ar IP klasi vismaz 65. Tas ir šādi slēdzīši, jā. Tāpēc viņiem ar tā cena uzreiz ir. Un uzreiz cena uzkāpja augšā, jā. Jo katrs slēdzīts, kurš ir jāaizsargā, maksā pilnīgi citu naudu. Tā, tas vēl nav viss IP klases. Tas slēdzīts, kas tev ļoti patika šāda tipa, ko es saucu par sliņķu slēdzīti, jo viņi ļoti viegli ir instalēti. Viņš ir taisīts no nerūsējošā tērauda. Jā, tas nav 316, tas ir 304, respektīvi šo mēs varam lietot pie mums Baltijā, bet ar šādu slēdzīti vidusjūrā jums darīt nav ko. Jā, viņš pārāk, tas ir kaut kāds tā kā nerūsējušam A2, ja tur tā. Tas tieši atbilst skrūvītē, skrūvju valodā A2. Tas būs A2, oficiāli AISE 304. Jā. Man nekad nav te Latvijas ūdeņos A2 skrūvēm nekad nekas uzmeties. Jā, tieši tā, Latvijā, Baltijā, visā, par cik mums tas sāls ir ļoti švaks, nu, jūra nav baigi sālīt, te 304. turās ļoti labi. Un respektīvi, kad mēs vācam visu šīs komponentes kopā, mums sāk augt cena. Kas vēl ietekmē šo slēdzīšu cenu? Pašu slēdzīšu ne, bet slēdžu paneļu. Slēdžu panelis var būt sākot no kaut kāda tāda vienkārša, kur ir vienkārši slēdži, ielikti rāmītī, tur gaismiņas pieslēgts plus mīnus, jums ir jāpieslēdz plus mīnus un patērētāji. Ja?
slēdzīši šie, lielākā daļa no slēdzīšiem šobrīd ir pieejami universāli 12 volti un 24 vienlaicīgi. Tikai jāatcerās tāds sīkums, ka uz 12 voltiem jūs varat slēgt, piemēram, šiem slēdzīšiem 20 ampēra patērētājs, uz 24 voltiem tikai 10 ampēra. Tā ir fizika, ja? Respektīvi, ne visi slēdzīši ir ar 20 ampērīgi, ja 12 volti. Ir 16, ir 10 ampēri. Jo lielāks šis cipariņš, jo dārgāks slēdzīts. Ja? Bet tas jums dod iespēju iekonomēt. Piemēram, ja jūs nopērkat 10 ampērīgo slēdzīti, piemēram, šis ir 16, bet ir arī 10. Kas jums ir jādara? Jums ir jāliek pa vidu relejs. Relejs tā ir vadi, tas ir laiks, pats relejs jāpērk, ja? Un tā tālāk. Ja jūs nopērk 20 slēdzīt, jums šis relejs vairs nav vajadzīgs. Ja jūs patērētāji nepārsniedz tās pašas 20 ampēras, ja? Tā kā... Un šitā, tā kā man ielikām, kas tās pa pumpiņām te ir tāda savu klāt? Tātad. Šeit ir nākamais moments. Šeit ir automātiskie drošinātāji. Pareizāk teikt būtu pusautomātiskie. Izslēdzās viņi automātiski, atpakaļ viņas jāieslēdz nospiežot šo podziņu. Un, protams, šie te automātiskie drošinātāji uzreiz paceļ cenu augšā, bet komforta līmenis ir neizsakāms. Vienkārši neizsakāms. Pirmkārt, jūs uzreiz redzat, kas ir izsists, ja? Nav tā, ka jums tur kaut kur aizmugurē jāmeklē šādā panelītī, kurš tur drošinātājs ir izdedzis. Jūs uzreiz konkrēti redzat, pārspiežam visas podziņas, viss kārtībā. Ja? Tālāk nav arī šie slēdzīši vienkārši. Šie ir universāli slēdzīši, bet viņi ir dažādi, ar dažādiem slēgumiem, ar dažādiem apgaismojumiem. Ir slēdzīši, kur, kad ir ieslēgts patērētājs, deg lampiņa. Ir slēdzīši, kuriem ir apgaismojums, lai jūs viņu tumsā redzētu. Un, kad jūs viņu ieslēdzat, ieslēdzas otra lampiņa, kad patērētājs ir ieslēgts. Ja? Respektīvi, 3 kontaktu, 2 kontaktu, 6 kontaktu, ar atsperītēm, bez atsperītēm, visādi iespējamie varianti. Šie slēdzīši ir lietojami pa vienam vai ar šādiem te panelīšiem. Šos panelīšus var saspraust kopā, sākot no 2, beidzot ar cik gribiet. Ja? Jā. Vienīgā bēda, ka šeit pašiem ir jātaisa visi savienojumi, visi vadi jāvelk. Toties jūs varat konstruktīvi izvirst viņus salikt tā, kā jums uz konsoles ir vispār vieta. Ja? Ļoti bieži cilvēki nāk, kuriem vajag šādu te skaitu patērētāju, bet uz konsoles šādas vietas, nav. Nav kur ielikt. Jā. Vienkārši nav. Ja? Un tad ir jāsāk domāt, vai nu šis variants, vai nu tad šitie te. Bet šitiem ir atsevišķi arī visiem vēl drošinātāji jāliek. Šitiem visiem ir jāliek drošinātāji atsevišķi. Lētāk tātad šā vai tā būtu tāda, paņemt uzreiz, kur viss ir. Es nezinu, vai tas sanāk lētāk, tas ir jāsēž uz kalkulātoru jārēķina, bet komforts no šiem pusautomātiem ir vienkārši fantastisks. Ja? Es principiāli negribētu sastapties savā dzīvē vairs ar parastajiem drošinātājiem laivā, kur kaut kāda avārijas situācijā mums ir jāsāk kaut kāds panels skrūvēt vaļā un meklēt kaut kādu drošinātāju iekšā. Ja? Tāpat šos automātus var šeit nopirkt arī atsevišķi. Ja? Tā nav problēma. Viņš var nopirkt atsevišķi un samontēt uz paneļa tur, kur ir brīva vieta. Ja? Bet, jāsaka nopietni, tas ir ļoti nopietns tāds darbs, kur jādara ļoti uzmanīgi un ar izpratni, ko jūs darat. Ja? Re, kur uzreiz katram ir drošinātāji. Te galā bija gudrais slēdzīts, kurš bija paredzēts, kurš atlec atpakaļ, kurš bija paredzēts skaņas signālam, bet man nebūs skaņas signāls.
Un Kasparam atradās vienkārši somā pēkšņi slēdzīts, ko varēja nomainīt šitien, un mēs ielikām normālu reku slēdzi. Ar visu, ar visu. Kārtīgam latvietim vienmēr kāds slēdzīts somā. Tieši tāds, ko var ielikt ten, un ar visām pumpiņām atbilst tieši tam, kā ir rekur. Tieši tāds arī gadījās. Vēl mums kaut kāds te detaļas bija. Kaut ko mēs samainījām. Es iedevu tev kaut ko pretī. Ko mēs te bija? Es neatceros. Kaut kāda vēl viena detaļa bija pagājušreiz, bet jā, te notiek. Sprādziens makaronu fabrikā šitais saucās. Jā, kaut kas uz to pusi. Te ir viens labums, ka neviens nevar ieslēgt drošinātā un nevar atrauties pa nagiem. Nu jā, tad, jā, tas gan. Te vēl nav līdz galam savilts. Ir gadījies. Ir gadījies, ka es arī atrāvies riktīgi, jā? Kārtīgi. No 12 valtiem? Kas ir 12? Tad 12 var mēli likt. Tad nekas nav. Lūdzu, te kādu nedēļu apakaļ uzlaid, man tur klemīts ir it kā tur, skati pēc tik salikts viss, un tur ir uz īso, un mums tur bija diezgan normāls tesiens pa pirkstiņu uldim. No 200 amperstundu aķi tas iedēv tā pa pirkstiem, ka tur nebija forši. Arī 12 mēdz būt spēcīgs, ja 200 amperstundas, kas par... Nu jā, tas jau tuvu Kā tu augstspriegumam. teici, jā, tuvu augstspriegumam ieplējas pa pirkstiem, bet tu tā... Caurumiņš maziņš. Bišķiņ maziņš caurumiņš un viss kārtībā. Es reku nācu man tam aķim līdz lādētājs. Šitas ten, bet es to lādētāju, tas būs tagad sākumā, es viņu noteikti noinstalēšu nost, tāpēc, ka noteikti vajadzēs kaut ko bišķiņ nopietnāku. Kaut kādu Victronu vai tie, kas ir tādi foršāk lādētāji. Kaut ko ātrāk. Jā, jo tu, Kaspar, saki, ka tur arī firmai arī nav lādētājiem nekāda starpība. Lādētājiem gan laikam bišķi ir starpība. Ir, jā? Gluži Maksimā nevajag. Bet Maksimā arī nav sūdīgi, ja tev vajag vienreiz gadā mašīnu piestaktēt. Maksimā arī ir lādētāji? Ir. Nopietni? Ir. Kaut kā to nesen redzēju. Man likās, ka tu teiksi, Maksimā arī nav sūdīgi, ja vajag desu mājās, arī var iebraukt, paņemt. Desa gan tur bija vakar. Kaut kāds